Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we are having a festival Šodien mums ir festivāls, like we do every day. kā mums ir tas katru dienu. But today is probably one of the most important days for the non-devotees. Bet iespējams, ka šī diena ir viena no svarīgākajām dienām tiem, kas nav bhaktas. Because we play their game. Tāpēc, ka mēs spēlējam tā kā viņu spēli, kā pēc viņu noteikumiem. They want to ring in the new year. Viņi vēlas, lai ierodas jaunais gads, Well, they want to celebrate the new year. un viņi vēlas atzīmēt jauno gadu. We will ring in the new year. We will ring Un mēs iezvanīsim jauno gadu with our cartels. ar savām karatālām. In actual fact, it's not, for us, it's not a new year. It's not our calendar. Our new year is during the Gaur Purnima festival. Bet mēs zinām, ka mūsu kalendārā tas nav jaunais gads. Mūsu jaunais gads ir Gaura Purnīmas festivāla laikā. But since we follow the Christian calendar too, so we'll go along with them. Bet tā kā arī mēs tā ikdienā dzīvojam pēc kristiešu kalendāra, tad mēs arī ejam līdz ar viņiem. So it's the culmination of a couple of festivals that they have had, the Christmas and now the New Year festival. Un tātad šīs tas Ziemassvētku un jaunā gada festivāls, tā ir kulminācija tiem festivāliem, kas ir viņiem bijis pirms tam. But as I was driving into Riga this morning, I didn't see that people were any the more happier after their celebrations. Bet tad, kad es šodien ierados Rīgā, es kaut kā nepamanīju, ka cilvēki ir kaut kā laimīgāki dēļ tā, ka viņiem ir šīs svinības. Perhaps I was half asleep or something. Varbūt es biju tā pusaizmidzis. But I didn't see anyone ecstatically walking along the street. Bet es neredzēju nevienu, kurš ekstāzēs klīst pa ielām. And it was the same in Lithuania too. Un Lietuvā bija tieši tas pats. So we can conclude that it was a waste of time. Un mēs varam secināt, ka tā vienkārši ir laika šķiešana. You know, in England they start their Christmas 2 months before. Zināt, ka viņi Ziemassvētkus Anglijā sāk svinēt 2 mēnešus pirms Ziemassvētkiem. 2 месяца. Yeah, it could be even 3 months before. Varbūt pat 3 mēnešus pirms tam. But they want to go up to a big climax. Up and up and up. Bet viņi to dara tāpēc, ka viņi tādā veidā lēnām grib sasniegt tādu kulmināciju tiem visam. And everyone is so nice to each other. Un katrs ir tik jauks, cilvēks savstarpēji tik jauki viens pret otru. They open the door. Viņi atver durvis viens otram. After you. Lūdzu, jūs pirmais. No, after you. Nē, jūs pirmais. No. After you. Nē. Lūdzu, jūs ejiet pirmais. See them all nice to each other. Viņi visi tik jauki viens pret otru. Because there's a big anticipation that, okay, last Christmas I wasn't very happy, but this Christmas I'm going to be very happy. Tāpēc, ka cilvēkiem ir tādas ilgas un viņi sagaida, pagājušajā gadā Ziemassvētkos es nebiju pārāk laimīgs, bet šogad es noteikti būšu laimīgs.
Christmas morning they wake up. Un Ziemassvētku rītā viņi pieceļas. It's probably the only morning in the whole year where they get up at 4 o'clock in the morning. Iespējams, tas ir vienīgais rīts visa gada laikā, kad viņi pieceļās 4 no rīta. Mangalarti ki jai. What do? It's Christmas. Glug, 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 glug. Un ko viņi saka? Viņi saka, ir Ziemassvētki atnākuši. What a way to start the celebration of, the so-called day of the birthday of Jesus Christ. Nu, kas gan tas ir pa veidu, kā, you meaning that what is this? Well, it's a so-called birthday. It's not really the birthday of Jesus anyway. No, I mean this when the gestures, eating or eating, drinking. Yes. Yeah. Eating, drinking, and talking. Tad tas ir veids, kādā Dieva dēla dzimšanas dienu sākt svinēt ar ēšanu, dzeršanu un runāšanu. Eating, talking, drinking. Ja. Ēšana, dzeršana. Eating, drinking. Ēšana, dzeršana, ēšana, runāšana. Runāšana, dzeršana, ēšana. Talking more, drinking. Vairāk parunāt, tad atkal iedzert. Until the end of the day. Un dienas beigās. And they're completely exhausted. Viņi pilnīgā spēku izsīkumā. In England, the next day is called Boxing Day. Nākamā diena Anglijā viņi tā Boxing Day sauc. So everyone starts to hit each other around. They're so frustrated. It didn't happen again. I was supposed to be more happier this year, but in fact I'm even more frustrated. Un viņi nelaimīgi nākamajā dienā, jo viņi uzskata, ka man vajadzēja būt šajā gadā laimīgam, bet atkal nekādas laimes nebija, un viņi ir vairāk izmisuši nekā iepriekšējā gadā. This is the material life. Tā ir materiālā dzīve. Hankering for what we don't have, and then when we get it, it's not cut out to be what it was, and therefore we lament. Un tad mēs tiecamies, mēs ilgojamies pēc kaut kā, kas mums nav, un tad, kad mēs to sasniedzam, izrādās, ka tas nemaz nav tas, ko mēs gaidījām, un tad mēs pārdzīvojam par to. And what to speak of the fact that they suffer so much afterwards too. Un ko gan runāt par to, ka vēl pēc tam tālāk viņi cieš vēl vairāk. On our New Year's Day and celebration of Krishna's birthday, we fast all day, mostly. Tad, kad mēs svinam savu Ziemassvētkus, kas ir Krišnas dzimšanas diena, tad mēs visu dienu gavējam. Why do we fast? Un kāpēc mēs gavējam? Because during the day we get reminded every hour that, I'm hungry. Why am I hungry? Because I'm fasting. Why am I fasting? It's Krishna's birthday. Tāpēc, ka katru stundu, kad tas mums tā bada sajūta mums atgādina, es gribu ēst, bet kāpēc es taču gribu ēst, bet es taču badojos. Kāpēc es badojos, ir Krishnas dzimšanas diena. And Prabhupada said fasting means then feasting. Un Prabhupada teica vispirms badošanās un tad mielasts. Yeah. You know, you can have a good feast after you have fasted. Jūs zināt, ka jums var būt tikai labs mielasts tikai tad, ja jums ir bijusi laba badošanās pirms tam. They say a candle light is better in the darkness than in the light. Ir tāds teiciens, ka sveces liesme ir spožāka mirdz tumsā, nevis gaismā. That an empty stomach, one then relishes whatever he eats. Un tad, kad kādam ir tukšs vēders, tad viņš izbauda jebko, ko viņš ēd. If you have a full stomach, you don't relish what tad, you're kad jums eating. ir pilns vēders, tad jūs tā īpaši neizbaudat to, ko jūs ēdat. So when we finally break the fast and feast, what an ecstatic experience. Un tad, kad beidzas šī badošanās un mums ir mielasts, kāda ekstātiska sajūta tad ir. And then we all
raise our hands in the air and say, Hari Hari Bol. Un tad mēs visi paceļam rokas uz augšu un saucam Hari Hari Bol. Because that is the life of a devotee. First we perform austerity, then after the austerity we get a lot of pleasure. Un tāda ir bhaktu dzīve. Vispirms mēs veicam noteikti askēzes, un pēc tam, pēc askēzēm mēs saņemam ļoti daudz prieka. In the material life, they try to enjoy from the very moment, from the first minute, and then they end up suffering so much. Bet materiālajā dzīvē cilvēki cenšas baudīt no pašas pirmās minūtes, bet rezultātā viss beidzās ar to, ka viņi cieš. Material life means another day, another dollar. Materiālā dzīve nozīmē vēl viena diena, vēl viens dolārs. Devotees, it's different. Bhaktām ir savādāk. Another day, another Mangalarti. Jauna diena, jauns Mangalārti. Another day, Jauna diena. another 16 rounds. Jauni 16 apļi. Another day, Jauna diena. another Bhagavatam class. Vēl viena Bhagavatam lekcija, jauna Bhagavatam lekcija. Another day, Jauna diena. Bhagavat Prasad Ki Jai. So when I look around this room, I see everyone is happy. Kad es paraugos apkārt šajā istabā, es redzu, ik viens ir laimīgs. What a contrast between in here and out there. Kāds gan kontrasts šeit un tajā, kas notiek tur uz ielas. What makes that contrast so profound is the mentality of enjoying. Un tas, kas padara šo kontrastu tik ļoti spilgtu, ir tā mentalitāte, ar kādu tiek baudīts. Because the activity is the same. Tāpēc, ka aktivitāte ir, darbība tā pati ir. They eat, we eat. Viņi ēd un mēs ēdam. They drink, we drink. Viņi dzer un mēs dzeram. They dance, we dance. Viņi dejo un mēs dejojam. There isn't any difference in the actual activity. Patiesībā pašā darbībā nav nekāda īpaša atšķirība. But the difference is who we're actually doing it for. Bet atšķirība ir tajā, kam par prieku mēs to daram. On one side, we're doing it for the senses and the mind. No vienas puses ir vienā pusē cilvēki, kas to dara par prieku savām maņām, sajūtām un prātam. Under the bodily concept of life, one simply wants to enjoy the mind and the senses 24 hours a day. Un tam, kam ir ķermeniska koncepcija par dzīvi, tas vēlas 24 stundas diennaktī, lai viņa maņas, sajūtas, prāts baudītu. And in spiritual life, we enjoy from the platform of the soul. Bet garīgajā dzīvē mēs baudām, saprotot, ka mēs esam dvēseli. All the activities that we're doing in devotional service are eternal activities. Un visas darbības, ko mēs veicam kalpojot Dievam, ir mūžīgas darbības. And the process of devotional service is reawakening that eternal activity. Un tas process, kurā mēs kalpojam Dievam, viņa jēga, lai mēs atmodinātu sevī šo te savu mūžīgo esību un tās darbību. We say reawaken because we have forgotten our real constitutional position as eternal spirit souls. Un mums ir jāatmostas, tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši, ka mēs sākotnēji esam garīgas dvēseles, daļiņa no Dieva.
this is what we're doing here. We're waking up from a long dream that we've had. Un tas ir tas, ko mēs šeit darām. Mēs mostāmies no ilga miega, kurā mēs esam atradušies. Krishna. Do you hear, or is it just me? Visi dzird, vai tikai es? You all hear, right? Jūs visi dzirdat. Krishna. Yes, so when one wakes up from a dream, Kad cilvēks pamostās no miega, from a deep sleep, no dziļa miega, in the beginning we're feeling a little bit groggy. tad mēs no sākuma jūtamies tādi bišķī tādi, mums nepārāk patīkam tā sajūta ir. You know what it's like when you're in the bathroom brushing your teeth? Jūs zināt, kā tas ir, ka jūs pēc tam ieiet vanas istabā un tīrat zobus. You know, brushing your teeth, you can hardly open your eyes. You don't want to open your eyes anyway because you look so bad. Jūs knapi atverat acis un jūs pat negribat atvērt acis, jo negribat redzēt, kā jūs izskatāties. At any moment anyway, you may just turn around and go back to bed again. Un patiesībā katrā mirklī jūs varat pagriezties un aiziet atpakaļ gultā gulēt. So that's the beginning of sadhana bhakti. It's very, very difficult because we're in this groggy condition. It's just woken up. Un sadhana bhakti pašā sākumā tas ir ļoti, ļoti grūti, jo mēs esam šajā te stāvoklī, kāds ir, kad tikko cilvēks ir atmodies. But when we take a shower, then the situation is a little bit different. Bet tad, kad mēs ejam dušā, tad jau situācija kļūst savādāka. So the shower is considered the same as the sadhana bhakti cleansing process. Un duša tiek uzskatīta par tāpat kā sadhana bhakti, tas attīrošais process. And we rise and rise up. Krishna consciousness, Prabhupada said, is not static, it's ecstatic because it's ever increasing. Un tad, kad mēs tā ceļamies, un tad Prabhupada saka, ka tas process ir nevis statisks, bet ekstātisks, tāpēc, ka tas nepārtraukti pieauga. It's very nice when you come back to a temple and see the devotees, because there's been some time in between seeing them, and you notice, how much they're moving forward in their Krishna consciousness. Un ir tik jauki atkal atgriezties templī un redzēt bhaktas un pamanīt to, kā viņi virzās Krišnas apziņā uz priekšu. In fact, there's nothing more pleasurable than seeing the same faces year after year after year after year. Nav patiesībā nekas priecīgāks par to, kā redzēt vienas tās pašas sejas gadu pēc gada šeit. So therefore, we say also, not just another day, another 16 rounds, we say another year, another 16 rounds, another year, some more Bhagavatam classes, another year, some more Mangalartis, another year, well, I'm going to take lots of prasad next year. Un tāpēc arī nākot gadu, mēs sakam ne tikai, ka nākamā jauna diena, jauns Mangalārati, jauna diena, jauni 16 apļi, bet mēs sakam jauns gads, jauni Mangalārati, jauni 16 apļi un ļoti, ļoti daudz prasādam jaunajā gadā. Every day is a festival. Katru dienu ir festivāls. And if it's not, Un ja nē, if for some reason you're having some difficulty, un ja kaut kāda iemesla dēļ jums ir kādas grūtības, then we also try to see that as an opportunity for making further advancement. tad arī uz to mēs raugāmies, ka tā ir iespēja, lai virzītos uz priekšu.
the word has it, in the village, the word is going around that this year is going to be a very bad year. Tiek ciemā klīst tādas runas par to, ka tas tuvojošamais gads būs ļoti slikts gads. 2012. 2012. gads. Krishna consciousness is all auspicious. Krišnas apziņa vienmēr ir labvēlīga. There's never one moment, 1 month, week, month, or year can we say that there's going to be some inauspiciousness. Nav tādas dienas, nedēļas, mēnešu vai gada, kad mēs teiktu, ka tas ir kaut kas nelabvēlīgs. Besides that, that's all I've heard since I joined the Hare Krishna movement, that in such and such a year there will be a catastrophe and it will be the end of the world. Un patiesību sakot, kopš es esmu pievienojies Krišnas apziņas kustībai, regulāri tiek runāts par to, ka tādā un tādā gadā būs pasaules gals un katastrofa. Haven't seen anything yet. Neesmu neko pagaidām redzējis. Besides that, it is said in the Shastras that in this material world, every step there is danger, not just the 2012 step. Every step there is danger. Un cita starpā šastrās ir teikts, ka šajā materiālajā pasaulē katrs solis ir bīstams, ne tikai solis 2012. gadā. Correct? Tā ir? Yes! Yes! The Bajari is shaking. Every step is danger. Katrs solis ir nes sevi briesmas. A couple of weeks ago, we were all writing our petition against the court in, who was trying to ban Bhagavad Gita. Pāris nedēļas atpakaļ mēs visi parakstījāmies zem petīcijas, kas, lai apturētu šo te aizliegumu, Bhagavad Gītas aizliegumu Krievijā. Did you sign the petition? Vai jūs parakstījāt šo petīciju? Yes. Were you shaking? Vai jūs bijāt nobijušies, trīcējāt? We're going to ban our Bhagavad Gita. Viņi aizliegs Bhagavad Gītu. All things must pass. Visam ir jāpaiet. Yesterday they wanted to ban the Bhagavad Gita, and today they're praising the Bhagavad Gita. Vakardien viņi mēģināja aizliegt Bhagavad Gītu, šodien viņi cildina Bhagavad Gītu. They kicked it out of court. They kicked the whole thing out of court. Jā, tā visa tā lieta tika atmesta tiesā atpakaļ. So all these inconveniences, they're like smoke screens. Un viss šīs tādas nepārliecinātās lietas ir kā vienkārši tādi dūmu apļi. It was an opportunity where we could all come together and show our loyalty for Krishna and his Bhagavad Gita. Patiesībā tā bija viena lieliska iespēja, ka mēs visi varējām sanākt kopā un parādīt savu lojalitāti Bhagavad Gītai. Is this my Bible? Vai tā ir mana Bībele? Yes, it is. Jā, tā ir. There's one little story I will say. Es pastāstīšu vienu īstu stāstu. It was a shipwreck. Kuģis gāja bojā. Everyone died. Un visi nomira, gāja bojā. Except for one person. Izņemot vienu cilvēku. He managed to grab some wood raft and he was lying on the raft for many days. And eventually he got washed ashore on a deserted island. Bija viens cilvēks, kuram izdevās uz tādu līdzīgi kā plosta pieķerties, uzrāpties, un viņš vairākas dienas uz tā atradās, līdz viņu izskaloja krastā, pie kādas salas krastā. So every day he looked on the horizon to see if someone was coming to save him.
but Un no one came. katru dienu viņš lūkojās uz horizontu, cerībā, ka kāds ieradīsies viņu glābt, bet neviens neieradās. And as the time went by, he had collected a lot of wood, and he decided that he should now build a house or something to protect him from the elements around him, because he may be there for some time. Bet pagāja kāds laiks, un viņš bija savācis sev pietiekami daudz koku, lai viņš varētu, un nolēma, ka viņš jāuzbūvē kaut kādu māju, kur dzīvot, jo izskatās, ka būs jāpavada pietiekami ilgs laiks. So he built his house, and one day he was out scavenging for food. Un viņš uzbūvēja to māju, un kādu dienu viņš bija devies ārā meklēt kaut ko ēdamu. And he came back, and he saw his house or his hut on fire, and smoke was going high in the air. Un viņš atgriezās atpakaļ, viņš ieraudzīja, ka viņa māja, pareizāk sakot, būda, bija liesmās, un tie dūmi cēlās augstu gaisā. Fell down on his knees. Viņš nokrita uz ceļiem. God. Actually, it was a little bit better than that. God, what have you done? Dievs, ko gan tu esi izdarījis? Oh, this is terrible. Tas ir šausmīgi. Is that okay? Tā ir labi? You want something better? Gribat labāk? Huh? Or is it good enough for Latvia? Vai pietiekami labi Latvijai, vai vajag? Good enough, right? Okay. He was down on his knees. He was cursing. Why have you done this? This is terrible. Un viņš tā uz saviem ceļiem tur bija un lādēja Dievu. Kāpēc tu tā esi izdarījis? Tās ir tīrās šausmas. So tears were coming from his eyes. Un asars ritēja pār vaigiem. And he practically cried himself to sleep. He was so disturbed. Un he cried himself to sleep. Un viņš bija tik ļoti satraukts, ka viņš raudāja, ka praktiski aizmīg tur. He's a good translator, isn't he? Yes. It's always nice when you're giving a class and you got a good translator, because you don't even know he's there. He's just doing his job, representing you 100%. And that's what you know, representing the speaker is what we need. Ir ļoti labi, ja lekcijas laikā ir tulks, kas 100% iztulko to, ko es saku, un nevis runā no sevis kaut ko. So thank you very much. Thank you. So what was I saying? You said that he was crying till he fell asleep. Well, he woke up the next morning, the sound of a ship. The sound of a ship woke him up. Un nākamajā rītā viņu pamodināja šitā kuģa skaņas. He looked out. A ship. Un viņš paraudzījās, kuģis piebraucis. He looked a little closer. Viņš ieskatījās. There was a boat coming from the ship to the shore. Un laiva tuvojās krastam. And when the boat arrived, un kad laiva ieradās, his first question was, viņa pirmais jautājums bija, how did you know I was here? Kā jūs zināt, ka es esmu šeit? Very simple, we saw your smoke signal. Ļoti vienkārši mēs redzējām, ka tu dūmu signalizēji ar dūmiem. So this is an example of two pictures. One is an immediate picture. Terrible! What am I going to do? Tas ir piemērs par divām bildēm. Pirmā bilde ārprāt šausmas, ko lai es daru. And then the bigger picture is Krishna's just arranging something for your benefit. That's all. Un otra aina ir tāda, ka Krišna kaut ko ir saorganizējis jums par labu. They're never going to try to ban Bhagavad Gita again in Russia. Viņi nekad nemēģinās vairs aizliegt Bhagavad Gītu Krievijā. That's it.
Un tas ir izdevies. It's firmly established. The Bhagavad Gita is a bona fide scripture. Un tagad tas ir nostiprināts, ka Bhagavad Gīta tie ir patiesi svētie raksti. Jai. See, we say victory, victory, Jai, victory. That is Krishna consciousness every day. Victorious. Mēs sakām, Jai, tas nozīmē uzvara. Katru dienu mēs sakām, Krišnas apziņa, uzvara. The demons may try to stop Krishna consciousness, but it's not possible now. Dēmoni mēģināja apstādināt Krišnas apziņu, bet tas vairs nav iespējams. Not possible. Nav iespējams. It's going to inundate the whole world. Un tā apludinās visu pasauli. And bless everyone's heart. Un svētīs katra sirdi. This is just the beginning. Un tas ir tikai sākums. Just the beginning. Tikai sākums. So the next time something so-called disastrous is standing there before you, don't see the immediate picture. Try to extend your consciousness out and see the bigger picture that Krishna is arranging. Nākamajā reizē, kad jūs acu priekšā nostāsies bilde, kas liksies šausmīgi un briesmīgi, mēģiniet neredzēt tikai šo te bildi, bet redzēt lielāku bildi, kurā Krišna jums cenšas kādā veidā palīdzēt. In World War II, in Calcutta, Prabhupada tried to encourage Prabhupada, come now, down to the air aid shelter. Planes are coming, come, take shelter. Jā, un otrā pasaules kara laikā Kalkutā Prabhupada mēģināja iedrošināt cilvēkus, nāciet šeit uz patvērumu. Prabhupada said, no, I'm just chanting. Prabhupada mēģināja uz patvērumu. Prabhupada said, nē, es esmu šeit, es vienkārši atkārtoju Dievu svēto vārdu. What is the difference? I'm chanting alive or I'm chanting after the death? What is the difference? I didn't get, I'm chanting alive or I'm chanting after... Meaning what we're doing today is what we'll do in our next life. Tātad kāda ir atšķirība? Tas, ko mēs darām šodienu, ka mēs to darīsim arī nākamajā dzīvē. No material circumstance is inauspicious that we would stop our service to Krishna. Nav tādu materiālo apstākļu, kas būtu nelabvēlīgi tam, un kas varētu mums kaut kādā veidā apstādināt veikt kalpošanu Dievam. He saw the bomb anyway as the universal form of Krishna. Un kad viņš redzēja krītošās bumbas, viņš tajās redzēja Krišnas visuma formu. It's Krishna's creation. Tas ir Krišnas radīts. Let it come, it's Krishna. Lai tās krīt. But also the devotee knows that Krishna will protect. If you take shelter, what do you need to worry about? Un ja bhaktas zina, ka Krišna aizsargās, ja jūs būsiet pieņēmuši patvērumu pie viņa, tad par ko gan uztraukties? And that is one of the difficulties in material life. They make all kinds of so-called material arrangements to prolong life or to protect themselves. Un tā ir viena no grūtībām materiālajā pasaulē, kad cilvēki rada tik daudz dažādu veidu, kā pagarināt savu dzīvi vai aizsargāt sevi. There is a higher authority that's superior, a superior arrangement that's going on that you have no control of. Bet ir augstāka autoritāte, tā, kuru jūs nevarat kontrolēt un kas visu organizē. Just you cannot see. Jūs vienkārši to neredzat. One day, Hari Sori was just about to massage Prabhupada. He was in his garden outside his room in Vrindavan, ready to massage Prabhupada. Hari Šauri Prabhu kādu dienu Vrindāvanā bija kopā ar Prabhupādu un gatavojās viņu ārā dārzā masēt. And Prabhupada was watching one sparrow making a nest in the wall. Un viņš viņš raudzījās uz kādu putniņu Prabhupādu, kurš mēģināja izgatavot sienā savīt līgzdiņu. And Prabhupada pointed to Hari Sori, you see that bird? Un Prabhupāda pateica Hari Šauri Prabhu, paskaties, redz to putnu?
Every morning when I get up to translate, this bird and his friends are making so much noise. Katru rītu, kad es ceļos, lai tulkotu, šīs putnas ar saviem draugiem tik daudz trokšņu taisa. I do not really want them to make a nest here. Un tāpēc neļauj viņiem tur veidot līgzdu. So Hari Sori, he got some paper. When the bird flew off, he got some paper and he pushed it in the hole where they was making a nest. Un Hari Šauri Prabhu, tad, kad šis putniņš bija aizlidojis, bija paņēmis, noplēsis papīra gabalu un iebāzis tajā caurumā, kurā putns gribēja līgstu savīt. And he continued to massage Prabhupada. Un viņš turpināja masēt Prabhupādu. But Prabhupada was watching. Bet Prabhupāds skatījās. The bird returned. Putns atgriezās. And he started pecking at the paper. Un viņš pamēģināja ar knābi vilkt ārā to papīru. And finally, after about 15 minutes, he got all the paper out. Un pēc 15 minūtēm viņš izvilka visu papīru ārā. And he tapped Hari Sori on the shoulder and he said, "You have been defeated." Un Prabhupāda papliķēja Hari Šauri pa plecu, teica, redzi, tu zaudēji, tevi sakāva. So Hari Sori got up again and he got some more paper, and this time he pushed so much paper in, there was no way that any bird could take it out. Hari Šauri varbūt vēlreiz dabūja papīru un tagad tā piepakoja to caurumu, ka nekādu variantu nebūtu, ka putns varētu izvilkt to ārā. So the bird came back. Putns atgriezās. He tried for some time. Pamēģināja kādu laiku. Not possible. Neiespējami. So he went and flew off to get some friends. Viņš aizlidoja pakaļ dažiem draugiem. All the time Prabhupada was watching, he was quite amused at this. Un visu laiku Prabhupāda to raudzījās un viņu tas ļoti uzjautrināja. So between them they tried to hack the paper out of the hole. Un kopā tad viņi mēģināja kopumā dabūt ārā to papīru. They were all defeated. Un viņi tika sakauti. And then they flew off. Un tad viņi aizlidoja projām. And did not return. Vairs neatgriezās. So Prabhupada gave the example. He said, even though we are watching these birds and stopping them for doing what they want to do, they don't see us. They only see what they're doing. Un Prabhupāda deva mācību no tā. Viņš saka, pat neraugoties uz to, ka mēs cenšamies atturēt viņus darīt to, ko viņi dara, viņi neredz mūs un turpina darīt to, ko viņi ir iecerējuši. It's not that the sparrows are talking to each other. Tas nav tā, ka šie te zvirbuļi runā viens ar otru. Hey, did you see that Prabhupada disciple down there? Vai tu redzi to Prabhupādas skolnieku tur? Yeah, I saw him. He's the one that put the paper in the hole. Jā, es redzēju, tas bija tas, kas aizbāza šo caurumu ar papīru. It's not fair, is it? Tas nav godīgi, vai ne? They don't talk like that. They don't even see anyone. All they see is, we're going to build a nest. That's it. Nē, viņi tā nerunā. Viņi nevienu neredz. Vienīgais, ko viņi redz un kam viņi koncentrējušies, mēs gribam uzbūvēt līgzdu. And that's the same as material life. They don't see the higher arrangements going on by the higher authorities. Un tā arī materiālā pasaulē cilvēki neredz, ka ir augstākas autoritātes, kas organizē visu šo dzīvi. And they're being defeated at every moment. Un viņi cieši neveiksmes katru mirkli. That's why we're sitting here. Un tāpēc es sēžu šeit. We're sitting here because we don't want to be defeated anymore. Un tāpēc mēs sēžam šeit, jo mēs negribam ciest zaudējumus atkal. We want to rise above these modes of material nature that are defeating us at every moment. Un mēs vēlamies pacelties virs šīs materiālās pasaules gunām, kas nepārtraukti mūs uzveic. This is the reason why we sit here. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs šeit sēžam. Listen to classes, Klausīties lekcijas, attend the arati ceremonies, apmeklēt aratī ceremonijas, chant 16 rounds every day. atkārtot 16 apļus katru dienu. These are all purificatory activities which open our eyes to the superior authoritative arrangements that are going beyond our immediate vision.
Un to mēs darām tāpēc, ka tās visas attīra mūsu redzi, lai mēs varam ieraudzīt, kā patiesībā ir augstāki spēki, kas organizē mūsu dzīvi, to ārpus tā, ko mēs redzam šobrīd. Therefore, the devotees are never defeated. Un tāpēc bhaktas nekad necieš sakāvi. They're always a winner. Viņi vienmēr ir uzvarētāji. This is what auspiciousness means. Un tas ir tas, ko nozīmē labvēlība. We cannot be defeated by anything. Mēs nevaram tapt uzvarēti, neviens nevar mūs uzvarēt. Nekas. Providing we are sincere in our practices and we follow the instructions of our superiors. Bet ar nosacījumu, ka mēs cieši sekojam mūsu to, kas ir virs mums norādījumiem. So I wish you all a happy new year. Es vēlu jums visiem laimīgu jauno gadu. Like last year. Tādu pašu kā šo And the year before. And the year un kā before. pirms tam gadu. And all the years in the future. Un visus gadus, kas vēl būs. May you be blessed. Lai ir svētības pār jums. With Krishna consciousness. Lai jūs tiepat svētīti ar Krišnas apziņu. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Sri Gaur Nitai ki, Gaur Premanand Hare. His Grace, Dheera Shanta Prabhu ki. So we got 5 minutes. If there's any discussion on that. Mums vēl ir 5 minūtes, mēs varam parunāt par to. Yes. You said that everything is auspicious in Krishna consciousness. What does it mean to reject inauspicious things and accept only auspicious? Что значит, ну вот есть у нас правило избегать неблагоприятное, принимать благоприятное, это все благоприятное состояние Кришны. That's why it is all auspicious. Un tāpēc arī viss labvēlīgs. Because we know how to discriminate. Tāpēc, ka mēs zinām, kā atšķirt. This is what we don't do. This is what we do. Lūk, tas, ko mēs nedarām, un lūk, tas, ko mēs darām. This is not favorable for our Krishna consciousness, and this is favorable. Tas nav labvēlīgi mūsu Krišnas apziņai, un tas ir labvēlīgi. This will remind me of Krishna. This will make me forget Krishna. Tas man atgādinās par Krišnu, bet tas man liks aizmirst Krišnu. So the process itself is all auspicious because we have knowledge that helps us, it directs us, it helps us to cross the ocean of material saga. Un tas process kopumā ir labvēlīgs, tāpēc, ka mums ir zināšanas, kādā veidā šķērsot šo te materiālo ciešanu okeānu. Material life, I do what I want. Materiālā dzīve, lai viņi dara, ko vēlās. I do what I want. I do it anytime, and I don't wait. Materiālā dzīvē es daru, ko es gribu, kad es gribu, un es neko negaidu. No principles, no practices, no austerity, no sacrifice. Nekādu principu, nekādas upurēšanās, nekā tāda. So that's why our practices are all auspicious. Un tāpēc mūsu prakse ir pilnībā labvēlīga. Вы упомянули о страхе, о практике, о Мангаларати и часто, даже всегда вставая на Мангаларати, чувствую себя, ну, как вы сказали, страшно смотреть в зеркало, и очень иногда бывает страшно за здоровье, потому что бывает, что ты целый день потом ходишь как зеленый лось. И потом думаешь, Keep it short, because we only have a few minutes. What's your question? Так должно быть. Я хотел, чтобы Дишант Прабху, если мог бы вкратце поделиться опытом, он встал на Мангаларати, и должен я этого бояться?
To make it short, that you mentioned that Mangalarati. In Mangalarati, we are looking terrible, and I'm afraid of my health, and because then during the day I feel just terribly. And should I be afraid of that? And what's your personal experience? Could you share how to overcome this feeling in the morning? That feeling badly in the morning, I'm afraid that it would affect my health. It's just a question of reconditioning your activities. Tas ir jautājums vienkārši par to, kādā veidā jūs mainat attieksmi un vispār visas savas darbības veicat kādā veidā. You've had so much nightlife. Jums ir tik daudz naktdzīves. Previously you thought nightlife was the best life. Jums bija, agrāk jums likās, ka naktdzīve tā ir tā labākā dzīve. Some devotees even still think like that. Daži bhaktis joprojām tā domā. Nightlife is the best. Naktdzīve tā labākā. No. Morning life is the best. Nē, rīta dzīve ir vislabākā. But because you are conditioned, it will take some time before you can recondition yourself. Bet tā kā apstākļi atstāja iespaidu uz jums, tas ir paies kaut kāds laiks, kamēr jūs izmainīsieties un sāksiet lietas redzēt savādāk. It's not that you should be afraid of your future health. Your health now is bad. We are trying to revive your health, right, by giving you the proper medicine by which you can then become fit, healthy and happy. Jums nav jābaidās par savu nākotnes veselību, jo pat labam jūsu veselībai ir problēmas. Un tāpēc ar šo procesu mēs cenšamies uzlabot jūsu veselību, lai nākotnē jūs būtu vesels. When a physician cures a patient's disease, sometimes it gets worse before it gets better. Un when a physician heals, kad ārstē pacientu, tad dažkārt ir tā, ka sākumā kļūst sliktāk nekā kļūst labāk. Jā, vispirms kļūst vēl sliktāk un tikai tad kļūst labāk. I will return next year. Es atgriezīšos nākamgad. Now your eyes are only half open. Tagad jūsu acis tikai pusatvērtas ir. Next year? Tā jābūt nākamgad. Hare Krishna.